Jau visiem, čau! Tas laikam būs jau laikam 3. vlogs. Vakardien mēs bijām makšķerēt. Tas man vakardien, jums jau laikam pāris dienas atpakaļ skatoties, kad vlogs ir iznācis. Esmu it kā izgulējies, bet laikam pēc kameras nevaru to pateikt, bet es tā vienkārši ieraudzīju tikko savas maisas zem acīm, bet nē, es jūtos ļoti labi, pagulējis esmu un šodien ir tā diena, kad nebūs makšķerēšana, bet es braucu ciemos pie savu brāļa, kurš ir 10 gadus jaunāks par mani, viņam tagad ir 17, viņš tagad liek tiesības uz mašīnu, un es viņu šodien mācīšu braukt ar savu mašīnu, braukt ar manuālo kārbu, jā, viņam nav pieredzes ar manuālo kārbu, jā, pieredzes ar audāru, jā, ar 500 zirgiem arī viņam nav pieredzes, jā, bet šodien mēģināšu viņu iemācīt, un vēl šodien manai māsai mazajai ir izlaidums, 9. klasi pabeigusi, tāpēc es tagad došos uz veikalu nopirkt kaut kādas puķītes un apsveikt. Un vēl Rebeka ir pasūtījusi uz Līgo jaunu telti un jaunu matraci, kur mums gulēt Līgo laikā, vai ne? Un to es arī esmu tagad atbraucis savākt, kur Senukai, kā tirniecības centrs Ozols, vai kā viņš tur saucās. Vienalga, atbraucu savākt to, tad braukšu pakaļ brālim, un tad jau filmēšu, kā mums šodien ies. Nezinu, šis bija šī citādāks vlogs, pēdējie 2 bijuši makšķerēšanas, nezinu, cik ilgs būs šis vlogs, bet skatīsimies, runāsimies, filmēsim un redzēs, kā ies. Esmu atpakaļ no veikala, iegāju veikalā, paņemt puķis tikai. Sapratu, ka vajag vēl paņemt puķīti arī mammai, vai ne? Kaut kādu mazu puķīti. Tad sanāca beigās man, ka paņēmu 3 rozes un 1 rozīti mammai. Un domāju, tur patēvam arī kaut ko vajag, vai ne? Kaut kādu, kaut ko. Patēvam paņēmu, karoči, litru ilgu ciemā sēņšu ālus. Likās, ka izskatīsies smukāk. Ceru, ka viņam patiks. Es domāju, viņš pateiks, yeah, let's go. Kā jau sencim. Bet, likās, ka pudeli izskatīsies smukāk, bet, sajies, domāju. Hello! Esat sveicināti atpakaļ manā vlogā. Ir pagājuši vairākas jau stundas. Kopš es aizbraucu, apsveicu mazo māsu, savācu savu brāli. Reku ir mans brālis. Jo, viņu sauc Kristofers, viņam 17 gadi, viņš mācīsies braukt ar manu audāru. Vienkārši paveicās, ka audāram ir mehāniskā ātrumkārba, tāpēc pa lielas izvēles viņam nav. Esam atbraukuši uz Salaspili. Esam blakus mistram Bļīčikam, laikam tas ir. Un mēs atraduši tādu lielu normālu placīti. Kur ir tā M-zīme? M-zīme mašīna. Mēs esam, kurš jums brālis vēl nopircis, ir arī M-zīme, kā jau apmācības un tā. Es domāju, mēs viņu tur kaut kā pieliksim. Es negribu viņu baigi līmēt, godīgi teikšu, es viņu riktīgi negribu līmēt. Bet es domāju, ka varbūt man ir kaut kā varbūt varētu viņu piesti. Cik viņš maksāja dārgi? Eiro 19. Eiro 19. Čāri, davai. 6,90. 6,90? Nē, eiro 19, bet come on, man vajag katru reizi redzēs pirkt jaunu. Kāpēc katru reizi? Mēs ar tevi vienu reizi notrenēsimies, tev vairāk nevajadzēs. Jā. Nopietni, tev vairāk nevajadzēs. Tu sapratīsi, kā tas strādā un viss. Tev jau galvenais saprast. Skaties pats. Viss, pēc tam, ja kas nolīmēs nosvarbūt. Ja sanāks vispār. Ej, tu dirst. Tu līmēji. Ej, tu dirst. Nē, nav tik traki. Es atstāšu galiņu vienkārši. Normāli. Jā, nav tik traki. Ak, Dievs, tik pretīgi izskatās. Māceklis. Labi, okei. Navai nāc pie mašīnas. Brālim mācīsim, kas šeit ir jādara. Sēdies iekšā, sakārto sēdekli, kā tev ir ērti. Piekārto sēdekli. Ko tu tur jau pedāļus jau spaidīji? Man vajag saprast, vai es vispār reizi. Labi, tu saproti, kas pa pedāļiem, tu zini? Nē, man liekas. Labi, labajā pusē gāze. Tas man liekas bremze. Bremze un sajūgs. Vari paspaidīt sajūgu. Turi pie bremzes otru kāju. Kā pie bremzes, jā. Bet viņš laid vaļā sajūgu. Jūti? Viņš to tā kā spiež atpakaļ. Un tev ar viņu būs tā kā jāspēlējās. Katru reizi, kad tu gribi ielikt ātrumā vai izņemt ārā no ātruma, tev ir obligāti jāspiež sajūgs. Iespied sajūgu un izņem ārā no ātruma. Kāpēc viņš tev tik grūti izņemās ārā? Es nezinu. Līdz galam sajūgu izvilka. Sajūgu vienmēr līdz galam jāiespiež. Neder variants līdz pusītei. Jā, vienmēr līdz galam. Es tikko pilnīgi ar spēku, bet tu sajutīsi. Kad ir gals, tu sajutīsi. Un tagad tu turīsi sajūgu, iespied sajūgu.
Un ieliec pievienosim pirmajā ātrumā. Nu, kuzi, man liekas, tu tagad trešajā ieliki. Tagad tu ieliki pirmajā. Ķipā, pirmajā. Ja tu iespiedīsi un liksi šādi, tad tu ieslēgsi atpakaļ gaitu. Redzi, te ir reverse, ar burtiņš ir atpakaļ gaita. Tu vari patrenēties, jo šitā ir 1., 2., 3., 4., 5., 6. Iesākam braukt ar 1. Kad braucam, atlaižam pa bišķiem, tev pat gāza pirmajam ātrumam, pat gāzes spiest nevajag. Tu lēnītiem vilksi nost sajūgu, un tu pats jutīsi, kā mašīna velkās uz priekšu. Un tad, kad tev mašīna jau rikp uz priekšu, tu atkal iespied sajūgu, ieliec 2., laid vaļā, un tu atkal jutīsi, kā mašīna velk uz priekšu. Tālāk jau, kad tu gribi jau likt 3., tad tev jau vajag tur ātrumu un tam līdzīgi. Pagād, tajā reversā tā nevar ielikt, viņu vajag iespiest? Vajag iespiest, ja tu gribi atpakaļ gaitā. Nē, es prosto, lai zinu, kā ar 1. Mēs tagad gribam sākt braukt uz priekšu, tavas darbības. Ko tu darīsi? Nu, iedomājies, ka mašīna iedarbināta. Un tev arī jāatcerās tas, ka es tev nevarēšu palīdzēt. Man nav tev nekādu pedāļu, man tev nav nekādu bremžu. Ja brauksim kokā čari, tad mēs brauksim kokā. Es piesprādzējos un turos reāli, nu, ķipa. Bet, ātrumu nevajag. Gan es atceros, kur ir bremzes. Jebkurā situācijā, bremzēs dod un visu. Nu, tā kā darbinam ielīst, ja sajūgā sākumā ir iespiest. Tad, kad tu gribi iedarbināt mašīnā, tu nospied sajūgu un tur ir bremzes. Tur bremzes tā kā iespiestas? Jā, nospied bremzes, jā. Bišķīt, bremzes nevajag līdz pašam galam pilnīgi. Bišķīt piespied bremzes un sajūgu līdz galam. Iedarbina mašīnu, tev mašīna ir iedarbināta. Tālāk tavas darbības. Nu, ieslēdzu 1. ātrumu. Ieslēdz 1. ātrumu. Nu, ķipā, un tad lēnītām atlaižu sajūgu. Lēnītām laid vaļā sajūgu. Jā, un tu jau riposi jau uz priekšu. Davai darīsim tā. Mēs tagad iedarbināsim mašīnu. Tev tagad no parkinga ir izņemts ārā, bet pieņemsim, ka tev ir parkings. Tev tagad ir parkings ieslēgts. Tu tagad... Šai mašīnai ir automātiski, kā tu gribēsi braukt uz priekšu, tā parkings pats noņemsies. Bet mēs pieņemsim, ka nav automātikas nekādas, un tev pašam parkings būs jānoņem. Labi, nav ko mīs, davai, taisciet durvis, piesprādzējies. Nemīs, tev vispār mašīnas nebraukā. Braukāsim šeit par aplīti, šitiem pa aplīti, vienkārši, lai saprastu. Ja kāds mācītos no manis, es laikam neko iemācīt nevarētu. Šādi man bailes par tavu mašīnu. Skaties, tā objektīvi paskatīsimies. Sliktākais, kas šeit var notikt, tu uzņemsi... Sajaukšu bremzes ar gāzi un iebraukšu sienā. Jā, čāri, davai nē, bez šitiem. Nevar sajaukt. Tev ir 2 kājas ar katru. Vienai kājai 1 pedāls, otrai kājai 2 pedāļi. Viss, tev vairāk nekā nav. Davai, darbinam iekšā mašīnu. Pagad, tas te tā... Tev pielikies, tev visi labi, tu pielikies, kā tur mācu? Viss kārtībā, nevajag tur augstāk, zemāk, jā? Nē, es to te neko nemainīšu. Labi. Kā tu darbinēs mašīnu? Sajūgu piespiedīšu. Un tālāk? Bremzi, ne? Var arī bremzi, sliktāk nenāks, ja tu vēl bremzi turēsi. Nē, sliktāk nebūs, kāpēc? Noņemšu, nevar tak. Tev vajag piedarbināt, tev vajag iespiedīs atslēgu, jā. Spiest? Tu viss ir gatavs spied? Nospied, davai. Nav kaut ko neesi izdarījis līdz galam. Tu parkingu, man liekas, viņš kaut ko... Nē, man liekas, ka tad, kad tu darbini mašīnu sajūgam, ir jābūt iespiestam. Nedara, ka tu vienkārši piespied un atlaid viņu. Es viņu spiežu jau tur, nezinu. Sajūgs ir iespiests? Jā. Līdz galam. Čari. Ko tu neizdarīji? Pasaki. Es ar kājas vidējo spiedumu, viņa negāja līdz galam. Tur žoska ir jāspēl līdz tam galam. Jā, tu uz priekšu, nevajag tev piebīdīt uz priekšu? Nē, man liekas, tieši uz aizmuguri vajag piebīdīt. Labi, tad skaties. Tu tagad vari atlaist sajūgu? Nē. Kāpēc? Nē, varbūt varu. Tu vari atlaist sajūgu, jo tev šobrīd ir, paņem, uzliec roku. Jā, tev šobrīd ir neitrālē, tāpēc atlaist sajūgu. Viss kārtībā, sajūgs atlaidās, viss ir kārtībā. Mēs neesam mīruši, mēs nekur nebraucam, to joprojām ir parkings ieslēgts. Tagad piebīdi krēslu. Tur gar malām ir podziņas, tu vari sev sabīdīt krēslu.
Un to šis te kāja līdz galam tur aizies? Čori, tu aizbīdi? Čori, tu uz citu valsti aizbīdījies? Nu, ja piespied līdz galam sajūgi. Nu, bet tu, nu jā, Čoris. Lai noņemtu parkingu, nospied bremzes un ar pirkstu, man liekas, uz iekšējā nospied. Redzi? Šo. Dzirdēji? Bremzes pasita. Nu, transformers. Okay. Tagad tu vari atlaist pilnīgi visu. Jā, viņi tur mācīsies braukt ar velosipēdu tagad. Baigi sūdīgi, ja mācīsies braukt ar velosipēdu. Ai, nu ne jau šodien šeit mēs mācīsimies braukt ar velosipēdu. Ot ideāli vieta. Nav tratuāra reāli, lai to darītu. Mēs gribējām tādu aplīti mētāt viņam. Jā, nu vienkārši tā, lai jūs nekādā gadījumā viens otram nemaisītu. Ok, paldies. Aplītis ir sarunāts. Tagad brauc uz priekšu un aiz tā saliņas pa labi aplīti. Nu, un apstāsies atkal kaut kur te pa vidam. Tā, apkārtai saliņai. Viss kārtībā. Ielaiž pirmie. Jā. Laid lēnīt. Nu, tu pārāk ātri. Pārāk ātri laid vaļā. Pārāk ātri. Iespied sajūgu un piedarbina mašīnu. Jā. Nu, tagad liec atkal pirmajā ātrumā. Laid vaļā pa bišķiņam sajūgu. Pa bišķiņam. Sajūta to atdevis punktu. Nu, tu joprojām turi bremzes, man liekas, čerīt. Es negriežos. Griežās. Viss kārtībā. Man bailes dirsā, Čori. Uzmanīgi, nesteidzies. Nu, tev tagad būs jābrauc tur. Kas notika? Spiedu bremzes. Nu, bišķi. Nospiedi bremzes, bet nenospiedi sajūgu. Saprati ideju? Viss kārtībā. No stress. Mēs braukājam, trenējamies. Kāpēc tu brauc iekšā saliņā? Es neredzu neko. Kāpēc tu neko neredzi? Čār, tu lielāks par mani esi, tev tur viss ir jāredz. Tev nevajag tur pilnīgi visu, ko redzēt. Ļoti labi. Nu, atpakaļ uz pirmo, atpakaļ uz otro. Tev būs tieši tas pats jāizdara, tikai kad mašīna kustēsies. Jā, tas ir trešais, pirmais, otrais. Brauc. Sākam braukt. Kāpēc gāzi turam? Neturam, jā, būs pareizi. Sajūgs, gāzīti. Ļoti labi. Spiežam sajūgu, liekam otrajā. Laižam vaļā sajūgu, dodam gāzīti. Ideāli! Nu, tev jau normāls ātrumiņš. Viss ideāli! Ar otro ātrumu tagad braukā, vai ne? Visu kāja tikai uz gāzes tagad ir, pareizi? Izcili, viss. Nu, brauc ar otru ātrumiņu. Brauksim līdz tām mašīnām, iegriezīsies pie tām mašīnām pa kreisi. Nu, pie viņām uz parkingu iegriezīsies tur pa kreisi. Tagad ieslēdz jau kreiso pagriezienu. Bremzē. Sajūgs, bremzīte. Apstājies. Ļoti labi. Ieliec pirmajā ātrumā tagad, jo to ar otro tagad nevarēs sākt braukt. Nu. Sajūgu aizmirs. Sajūgs, un man grūti spiežas. Tā pārbauda visus šitos te. Visi pārbauda, vai tev neko negrib. Un griezies pa kreisi, jo tev neviens nemaisa. Ar pirmo. Bija šī stresiņš, bet viss kārtībā. Brauc, zini kā? Brauc šitā ķipa. Nu tā, lai mēs varam izbraukt atpakaļ ārā. Pie maliņas apstājies. Labi. Pačiko vai nebrauc mašīnas. To balto arī palaidīsim, ja gadījumā brauks uz mūsu pusi. Griez pa labi. Braucam. Labi. Nu, tu jau tā kā izgriezies atpakaļ, tur, kur tu biji. Brauc taisni. Un kad jūti, liec otrajā ātrumā. Uzņem ātrumiņu. Tās bedres. Nu, izbrauc pa vidu, tev tak neviens netraucē. Laid viņu pa vidu to bedri. Pa vidu laid mašīnai, jā. Ļoti labi. Nodot gāzīt otrajā. Labi. Pārāk ātri sajūgu atlaidi. Nu, ko tu dari? Tu neieliec ātrumā. Sajūgs tevi nospiests? Jā. Ieliec otrajā. Tagad ieliec trešajā.
Nu, tieši to pašu dari, kad mašīna kustās. Nu, man šo tā apstādināja tas rokturis. Tāpēc, ka tev sajūgs nebija nospiests gan jau. Nebrauc man pa dubļiem. Paldies. Otrajā. Braucam taisni. Bedre. Paldies. Izbrauks tur pa kreisi. Jā, man kaut kā kaut kā. Uz kurien tu taisies griezies? Kreisi. Kāpēc? Nesaprotu, kā tev iestāstīt, ka tu nevari braukt uz priekšu, ja tu turi bremzes, Čari. Nav ceru. Čari, tu nevari braukt uz priekšu, ja tu turi bremzes, Čari. Paskaties, nebrauc neviens. Skaties pa kreisi, pa labi, jā, tu taisni skaties kaut kad neskāpēc. Nebrauc neviens, jo, braucam, aiziet. Tāpēc, ka tu brauc atpakaļ, es nesaprotu, kāpēc. Davai, dod gāzīti otrajā ātrumā, aiziet. Brauc uz priekšu. Nu, ar iesākšanu mums jau ir labi. Ieliec otrajā uzreiz. Liec. Esam pabraukājušies. Brāli, pāris komentāri, davai. Nebūs komentāri, nebūs. Bet, nu, ir traki, ir bišķī traki. Es saprotu, kā pirmajās reizēs ir. Es atceros sevi pirmajās reizēs. Man bija vēl trakāk. Man teica, vispār brauc ārā ar šosejas. Ne šosejas, pa Rīgas centru vajadzēja braukt. Un tas bija vēl trakāk. Viņam... Uzlīmi noņemt, jā, noņemsim uzlīmi. Mūsdienās es vispār teiktu, ka varētu likt arī tikai uz automātu. Es pilnīgi piekrītu, ka šitas ir... Jā, mierīgi noņēmās. Es pilnīgi piekrītu, ka šitas ir jau ir novecojis variants, tās mehāniskās ātrumkārbas. Viņas nevienam nav vajadzīgs tās mehāniskās ātrumkārbas. Bet, nu, protams, ir labāk, ja tu proti abus divus. Mans bratka izdomāja, ka viņš liks uz mehānisko ātrumkārbu. Es domāju, ka viņš jau sen jau ir 10 reizes jau nožēlojis to. Bet toties tagad, kad mauks mācīties braukt, es domāju, ka viena braukšanas reize jau būs mīnusā. Tāpēc, ka Čaris jau prot jau pārslēgt ātrumus jau, saprot, kas ir sajūgs. Nu, jā, dažreiz sajūg, bet tas ir normāli. Tas ir normāli. Īpaši, ja cilvēks jau vēl mācās, tad tas ir tikai normāli. Stresiņš bija šīt. Negaidīja tik traki, ka būs? Nu, bija šīt. Nu, bija bišķi labi. Sākums bija traki, bet paskaties. Tu pirmais iesākt braukt proti. Ātrumā pārlikt proti. Nu, bļēt, ar grūtībām, bet proti. Bija šīt jāpiešaujās. Es domāju, ka man vajadzēja to sākumā ļaut piespiest sajūgu. Un vienkārši, lai tu saproti, kā pārslēdzās ātrumi. Jo tev tā kā izskatās, ka tu tā kā to Elmanueļu man tur Un vēl man kaut skaņa nepatīk. Dzirdēji? Klausies. Čari. Kas tas ir tagad man tagad? Nu, es nezinu. Nu, pirmā reize tas ir kaut kas, tāds... Baigi grūti īstenībā. Baigi grūti kombinēt to visu ar šitādu autoskolas vadītāju. Diezgan prikolīgi, jā. Nu, cerēsim, ka varbūt tagad iešu mācīties vēl, tad varbūt vieglāk paliks. Nu, ja vismaz nekur netrāpējām kodā grāvi un nenositām, tad... Nu jā, tā jau ir uzvara. Braukšu tagad ciemos pie Brigzija. Mums šodien paredzēts streams. Ir jau 8 vakarā. Man burtiski pēc pusstundas jābrauc, bet tas apmēram, es paspēšu līdz no Pļauniekiem līdz Imanta aizbraukt, domāju, pusstundā ir diezgan ok. Es aizmirsu jums parādīt īstenībā pašu galveno saistībā ar audāru. Tātad man audāram ir bijis, laikam kopš pēdējā laika ir bijuši vairāki visādi upgrade, bet parādīšu jums pašu pēdējo upgrade, kāds ir bijis. Nu, kur tas ir mans audārs, varat novērtēt, kā viņš šobrīd izskatās. Viņam ir veikta šogad pulēšana. Nu, bišķīt netīsta jau, bet nekas traks pulēšana, plus keramika un pats galvenais. Ir šis te aizmugurējais difuzors, apakšējais difuzors, bumpera daļa, nezinu, kā viņu nosaukt, var iečikot, kā viņš izskatās, manuprāt,
ar šo bumperi izskatās nereāli krūta. Man ieteica daudzi, ka vajadzētu notonēt šos te lukturus. Es, protams, notonētiem lukturiem tehnisko iziet būs pagrūti, bet nu varētu varbūt kaut ko tādu iziet tehnisko, uzliekt sev notonēt lukturus. Ko jūs sakat? Rakstat komentāros, ja gadījumā tiksiet līdz šai video daļai. Ierakstiet komentāros, ko jūs domājat par bumperi un ko jūs domājat par lukturu notonēšanu. Un tas laikam arī pagaidām viss no tādiem vizuāliem upgradeiem. Protams, es uz nākotni arī skatos priekšējo bumperi, arī gribētu, lūpu, pareizāk sakot, priekšējo lūpu, apakšējo gribētos. Un tad es domāju, ka tas viss izskatītos ritīgi forši. Labi, tagad brauksim pie Brigzija. Domāju, ka es pie Brigzija arī kaut ko nofilmēšu. Nu, mēs esam pie bračiņa Brigzija. Brigzijs nepasauc visus pārējos bračiņus. Reku viņš sēž, tā kā varat viņam dirst virsū, ka viņš nevienu citu bračiņu nepasauca. Paņemšu bračiņa čības, Brigzija bračiņa čības. Nu, bišķīt Brigzijam, tā kā es izmēs normāls. Cik man šodien ir apgrozībā? Nu tā, vai, čari, vajadzētu kādu štucīti, normāli. Labi, pacēsim. Ciet tā, kādai būs mani procenti? Nesūda. Es braucu mājās, paldies, ka skatījāties. Tā. Ņemu kontroli šitam streamam, jā. Tev ir dīlējs kaut kāds? 3 sekundes. 3 sekundes dīlējs. Kaut šeit 3 sekundes dīlējs. Čatiņā novēle, es tur parādīšu jūs čatiņā. Davai novēlēt sveicienus tur mammai, tētim, nu ne manai mammai, tur savām mammām novēlēt sveicienus. Es kaut čia filmēju vlogu, tagad filmēju. Jau, čau, reku čatiņš. Reku mēs esam pie Brigzija streamā, reku čau mamma, reku sviesmaizīte, ir Artūrs. Nē, es viena sviesmaizīte nodevu sveicienus. Čau mammu. Tur boti kaut kāda tur, Wonders kā parasti, reku, jā. Nē, pagā, apsveic ar Raimondu māsu. Pagā, tur ir reāli, tur viss notiek reāli, šeit vispār nekas nenotiek. Čatiņ, kaut kāds Brigzijam kaut kāds L-streams reāli, nu man tur šeit ir jāfilmē. Jo, apsveicu Praida dienā. Jā, starp citu apsveicu Praida dienā. Jā, mēs šodien iegamblosim klubā. Es vēlējos šito iedokumentēt. Es tikko sabaroju riktīgi aparātu, un Brigzijs pēc manis iegāja un dabūja lielo uzvaru. Un viņš tagad atsakās visdravot. Viņš saka, ka viņš speciāli visu papisīs. Es šito dokumentēju. Tur ir bilancīte, kā jūs redzat. Bilancīte. Viņš varētu vizdravot un padalīties ar bračiņiem, bet viņš to nedara. Viņš saka, ka viņš taisās visu zaudēt. Rekur arī ir čatiņš. Čatiņš var tagad uzrakstīt pierādījumu, ka tā viss arī ir, ka viņš reāli, ka Čaris reāli tagad netaisās neko vizdravot. Čalis taisās visu zaudēt. Rekur man ir Pēteris, rekur ir mani reāli skatītāji. Vai var Wild West dueli kaut kādi jautā? Rekur, Ante ātrāk čatiņš iet. Tev ir lagotos čats. Kur ātrāk iet? Reāli čatiņi. Čaris netaisās vizdravot neko. Es izņemšu. Čaris vienkārši netaisās. Čaris taisās visu papist, lai pa nulēm būtu, lai mēs bēdīgi sēdētu tagad.